Labdien, labdien! Un tā ideja šai tikšanās reizei ir ļoti vienkārša. Atcerēties, ka baznīca ir lūgšanu nams, pirmām kārtām, kur mēs nākam priekšā lūgšanām, kā arī izmantot kaut ko no tām lielajām bagātībām, kas ir kristīgajā baznīcā, īpaši sakarā ar lūgšanu sakrātas. So today is our reflection and prayer. And when we take the heritage of Christian spirituality, there is Lectio Divina, or actually I will try to do it very simply. The idea that we can use scripture readings in our prayers. Un tātad varbūt katram ir savs veids, kā jūs sakat lūgšanas, vai jūs nolasat arī kādu svēto rakstu vārdu pielūgšanām, vai kāds lieto baznīcas gada grāmatu, kāda, piemēram, mums ir, un vai kādreiz lietojas, jo ir dažādi veidi, kā ir dot katrai dienai kādu lasījumu, vai nu viens pantiņš, vai kāda dažas rakstu vietas, ko nolasīt. Un tad tur ir dažādas sistēmas, kā pirms gada laikā izlasīt, teiksim, jauno derību vai pat dažu gadu laikā visu Bībeli vai kaut kas tāds. Bet tā vienkāršā ideja, kas ir īpaši luterāņiem ir svarīgi, kam bija princips sola scriptura, jeb kā svētie raksti, ir tie, uz ko mēs atsaucamies. Bet ka mēs svētos rakstus lietojam savās lūgšanās un par tiem pārdomājam un meditējam. Un varbūt jūs varat padalīties, vai jums ir kāda mīļākā svēto rakstu vieta, kāds pantiņš, ko jūs zinat no galvas, no Bībeles. Es zinu, ka jūs noteikti kaut ko zinat. Vai kādam nāk prātā kāds, I'm asking, what is your favorite Bible verse that comes to mind that you know by heart? Dievs ir mīlestība. Dainai? Jā. Esi kluss un zini, ka es esmu Dievs. Be still and know that I am God. Tās ir skaistas rakstu vietas, ko var iekļaut savās lūgšanās. Bet ir jau pat priekšā rakstītas lūgšanas Bībelē. Kā mēs zinām, tēvreiz ir priekšā rakstītā lūgšana, kad kādreiz mums pietrūks savu vārdu, lai iekļautu lūgšanās, tad mums ir vai nu skaistas lūgšanas, ko mēs varam jau izmantot, vai mēs varam savās lūgšanās iekļaut Bībeles vārdus. Un šodien ir doma, te vienā lapā, ko es jums dodu un kas ir arī publicēta, ir tādi 4 soļi, Lectio Divina, kā lēnām un apcerot lasīt Bībeles vārdus, vai, teiksim, vienu pantu paņemot. Today in this material about Lectio Divina, there are 4 steps, and that we won't do all of it, but I just want to introduce to us these steps to think about, and perhaps something is useful for you in your prayers or spiritual life. And that gives this hint how we can use Bible in our prayers. Un varētu jau būt dažādas lietas. Šeit varētu būt tā kā Rasma dara tādu guided meditation, kad aizver acis un tu iztēlojies. Bet vispirms es gribu vienkārši nolasīt, kas ir šeit, lai gan mēs nedarīsim to visu tā, kā te rakstīts, bet lai zinātu, kā mēs varam lietot svēto rakstu vārdus. Un otrā lapiņā, kas ir tie svēto rakstu vārdi, es paņēmu tādas skaistas vietas no Jāņa evaņģēlijas, kur ir 7 teicieni, ko Jēzus saka, es esmu. Un tur es aicinātu arī jūs atsaukties, kurš no tiem jums vislabāk sirdī atbalsojās
un kurš no tiem ir tāds, ko jūs varat iekļaut lūkšanās. Tos mēs tad lēnām pēc tam izlasīsim. Es nelasīšu sprediķi par to, bet vienkārši izlasīsim lēnām, un varbūt kāds no jums gribēs arī padalīties, kā šie vārdi jūs uzrunā vai jūsos atbalsojas. Bet vispirms es nolasītu vienkārši pārdomāt, kā mēs varam svēto rakstu lietot šajā lekcio divina tradīcijā, kas burtiski nozīmē dievišķa lasīšana, kas nozīmē, ka mēs iekļaujam svēto rakstu vārdu savās lūkšanās. Bet tātad šie 4 soļi ir tādi. Read, lekcio. Read passage at least 2 times, slowly and carefully. What is it saying? What sticks out to me? Listen for the still small voice of the Holy Spirit. Because we believe that when we use Scripture, Spirit speaks to us and inspires us. And allow it to interact with your personal experiences, past and present. Tātad arī pārdomāt, kā tas tieši mūsos un mūsu pieredzē atspoguļojas. Otrais solis, second step is meditate, meditācio. Again, what stands out to me? Un varētu pārdomāt un padalīties, what emotions, images, ideas or words came to mind, because we all react differently. How could God be speaking to me here? What might God want me to do? Tas jau ir nākamais solis, kā šī raksti, šis vārds mūs motivē. How do I instinctively react to this passage? Un nākamais, pray, oratio. Respond to God based on your meditation. Consider journaling or keeping record of your response. Tā jau būtu cita garīga prakse, par ko mēs ar kādreiz retrītā, Rasma mums arī pieminēja. Vai you might also ask questions, worship, thank God, confess, ask God for what you need. Tas viss jau var izrietēt no šīs lūkšanas. Un tad vēl viens īpašs solis contemplate, contemplācio. No sena vārda contemplāre, būt kopā templī, būt kopā ar Dievu. Ka te vairs nav par tiem vārdiem, par to, ko mēs darām vai ko mēs lūdzam, bet mēs vienkārši esam ar Dievu, Dievs ar mums. Mēs savā ziņā izbaudam šo brīdi, jo bieži arī mācītājiem vienmēr ir programma, vienmēr mēs domājam punkts pa punktam uz priekšu, mēs ejam, lai mums viss ir izdarīts, dievkalpojums jāpabeidz tik un tik minūtēs. Bet te ir tas brīdis, ka mums ir dievnams, īpaša vieta, īpašs laiks, kur mēs vienkārši varam apstāties un būt kopā ar Dievu. Rest, enjoying God. Be quiet for a while. Listen for God's response. Un arī tas ir svarīgi, ka mēs taču ticam, ka lūkšanām nav tikai mūsu vārdi, bet mēs varam sagaidīt kādu atbildi, kas mūsos, mūsu izjūtās, mūsu dvēselē var atskanēt. Un tad jau tālāk live transformed in the world from your encounter with God's word. Bet tā būtu vairāk tāda teorija, ko mēs varētu darīt ar Dievu vārdiem. Bet te mēs tagad ņemam 2. lapu, kur ir šie 7 īpašie teicieni. Un te jāatcerās šis Jāņa evaņģēlija konteksts. We look at 7 sayings from the Gospel of John, where Jesus speaks about himself. Those powerful, spiritual, symbolic words about who I am. Un Jānim bija svarīgi parādīt, ka Jēzus nav tikai vēl viens pravietis, kam bija kāda laba mācība, bet ka viņš ir Dieva dēls, ka viņš ir šis gaidītais Mesija.
un ka viņš saka tādus pašus vārdus, kā Dievs par sevi teica jau Bībeles iesākumā, kad Dievs teica, es esmu šos vārdus, es esmu, kas es esmu. Un tāpat arī Jēzus saka šādus vairākus es esmu vārdus, kuri, manuprāt, ir ļoti labi tādai apcerei, meditācijai, pārdomāt, kuri no šiem vārdiem atbalsojas mūsos. Un tas mans aicinājums ir vienkārši lēnām izlasīt šos vārdus, ja, un mēs varam pārdomāt, ko šie vārdi mūsos izraisa. Tātad, pirmais, I will read also those sayings of Jesus, I am, and we can reflect and meditate and see how can we respond to these special words. Pirmais ir, es esmu dzīvības maize, kas nāk pie manis, tam nesalks, un kas man tic, tam neslāps nemūžam. Yeah, in our bulletins we also find a simple explanation. As bread sustains physical life, so Christ offers and sustains spiritual life. Dzīvības maize. Tas ir tēls, kurš visos laikos būs saprotams, kamēr cilvēki gatavos, ēdīs maizi, ka mums ir vajadzīgs uzturs, tāpat kā šai pasaulē. Maize tā arī mūsu garam ir vajadzīgs. Jā, Jēzus kā dzīvības maize. Varbūt es nolasīšu visus šos teicienus, un tad varbūt kāds no jums vēlēsiet dalīties, kurš no šiem tēliem jūs uzrunā. Es esmu pasaules gaisma. Kas seko man, tas nestaigās tumsā, bet tam būs dzīvības gaisma. I am the light of the world, says Jesus. Nākamais tēls. Es esmu durvis avīm. Kas caur mani iet, tas taps izglābts, un ies un izies un ganības atradīs. I am the door of the sheep. And this image is also connected with the idea of shepherd who keeps and protects his sheep. Tāpēc nākamais lielais tēls Jēzus kā labais gans, kas atbalso jau šos skaistos vārdus no vecās derības salma, tas kungs ir mans gans. Jēzus saka, es esmu labais gans. Labais gans atdod savu dzīvību par avīm. I am the good shepherd who gives his life for his sheep. Tad tālāk seko lieli vārdi. Es esmu augšām celšanās un dzīvība. Kas tic uz mani, tas dzīvos, kaut arī viņš mirtu. Un katrs, kas dzīvo un tic man, nemirs nemūžam. Vai tu tici tam? I am the resurrection and life, says Jesus. Un vienā teikumā vēl 3 ļoti spēcīgi un lieli tēli. Es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. I am the way, the truth and the life. Un pēdējais šajā sarakstā ir, es esmu vīna koks, jūs esat zari. Kas manī paliek un es viņā, tas
nes daudz augļu, jo bez manis jūs neko nespējat darīt. I am the true vine, and we are the branches. Šie ir tie lielie vārdi, ko Jēzus saka par sevi Jāņa evaņģēlijā. Varbūt kāds no jums vēlas dalīties, kādas asociācijas jūsu iztēlē, kuri no šiem tēliem jūs visvairāk uzrunā un kādas domas raisa, kuru jūs iekļautu lūkšanā, ja jūs vēršaties pie Jēzus, kurš ir tas no tēliem, kas jums nāktu pirmais prātā, ko jūs lietot savā lūkšanā. Piemēram, mani uzrunā ceļš, dzīvība un gaisma. Īpaši Jam. Jo bez manis jūs nekā nespējat darīt. Man dzīvē ir bijis laiks, kad ir bijis ļoti grūti. Un kad es atskatos atpakaļ, kā es to visu paspēju. Un man ir cilvēki teikuši, tu esi stipra. Es zinu, ka es neesmu stipra, bet man Jēzus ir stāvējis klāt. Un tikai caur to es visu to paspēju. Tas man ļoti uzrunā. Bez tevis es nespēju darīt. Jā, tātad Anna to varbūt nedzird tie, kas zumā, bet runā par to, ka Dievs ir stāvējis klāt arī grūtos brīžos. Un, manuprāt, tieši arī Gana tēls runā par to, ka Dievs ir kā gans vadījis mūs tur, kur mums pašiem pietrūkst sava spēka un padoma. Tas ir svarīgi. Vai vēl kāds vēlas padalīties, kurš no šiem vārdiem jūs uzrunā? Es esmu dzīvības maize. Jā. Visvairāk uzrunā, kas nāk pie manis, tam nesalks, un kas man tic, tam neslāps nemūžam. Tad, kad domā, kad nevar iztikt ar to, kas man ir, tad tas ir labs atgādinājums, kad man nav vajadzīgi visas tās lietas, ko es domāju, man vajag savam pašu uzturam un tā tālāk. Bet, kad Jēzus pats sev piedāvā, un tad tas ar to pietiek. Yeah, so Rasmus says that words about I'm the bread of life especially speaks to her. That God sustains us and gives us what is necessary. Jā. Lūk, tad tie ir vārdi, ko pārdomāt, un šīs lapiņas jūs varat arī paņemt uz mājām un varbūt vakarā, kādā lūkšanā, vēlreiz lēnām pārlasīt un pārdomāt. Un vērsties pie Jēzus, ne tikai kā pie Jēzus, bet kā pie labā gana, kā pie dzīvības maizes, kā pie mana ceļa, patiesības un dzīvības, ka šos vārdus mēs varam izmantot savās lūkšanās, vai arī citus mums mīļus un tuvus Bībeles vārdus mēs varam lietot. Un lai gan šis nosaukums Lectio Divina izklausās sarežģīts, bet tā ideja ir vienkārši, ka mēs lūdzam Dievu un izmantojam tos vārdus, ko Dievs mums jau ir dāvājis savā atklāsmē, Bībelē, un ka šie vārdi arī var būt mūsu dzīvības maize, kas mums palīdz, un tad, kad mums daudz kas
pašiem pietrūkst. Lūk, tāda būtu šī pārdomu daļa, bet tad vēl mūsu svētbrīdī mēs varam nonākt pie lūkšanām un pārdomāt, par ko mēs katrs gribētu aizlūgt. Un es domāju, šajā brīdī mums varētu būt tā klusā lūkšanas daļa, ka mēs katrs pārdomājam, par ko mēs katrs gribam dievnamā, Dievu priekšā aizlūgt. Vai tie ir cilvēki, vai tas, ko mēs redzam pasaulē, vai pateicoties Dievam par to, kā viņš līdz šim mūs ir vadījis. Un tad noslēgumā es arī noslēgtu ar tēvreizes vārdiem un ar dažām lūkšanām, ko kopā mēs varam nest Dievu priekšā. Bet tagad mēs varam būt pie tās daļas, kas te tika nosaukta par kontemplāciju, ka mēs kādu brīdi vienkārši esam Dievu priekšā un Dievam teikt, šeit es esmu, tavs bērns tavās rokās, ar visām savām domām, savām izjūtām, ar visu, kas es esmu, ar savām aizlūgšanām, ar savām cerībām vai raizēm. Bet paldies, Dievs, ka es varu būt tavā priekšā, kā tavs bērns. Tad veltīsim kādu laiku klusai lūkšanai. Let us just be here before God in silent prayer. Paldies! Un es arī vēlētos teikt kādas lūkšanas, ko mēs noslēgsim ar tēvreizi. Un lūkšanās mēs aizlūdzam par mums dārgiem cilvēkiem un par tiem, kas varbūt ir grūtībās, slimībās, nespēkā. Vai ir kāda īpaša aizlūkšana, par ko kāds gribētu lūgt vai pieminēt? Bet tad arī katrs domāsim un lūgsim Dievu priekšā. Kungs, Dievs, tavā priekšā nākam pateicībā par tavu gādību un vadību, ka tu uzklausi mūsu lūgšanas, ka tu vadi mūs ar saviem vārdiem. Kungs, Dievs, dod, ka tavi vārdi var būt mūsu dzīvības maize, kas mūs iedvesmo, vada un sargā. Uzklausi mūsu katra lūgšanas, kad lūdzam par mums tuviem cilvēkiem, par tiem, kas slimībās. Mēs turpinām lūgt par Kārli Bārdeli, kurš Latvijā ir smagā slimībā. Kungs, Dievs, esi viņa sargātājs un vadītājs. Kungs, lūdzam par mums katram zināmiem cilvēkiem, kas ir nespēkā un slimībās. Pieminam arī mūsu tuvos un mīļos cilvēkus, kas jau ir aizsaukti mūžībā, un Kungs ir tavās rokās. Kungs, katrs savu ceļu
liekam tavās rokās un lūdzam, lai tu esi mūsu ceļš un vadītājs. Dear Lord, we believe you listen to our prayers when we pray for those who are dear to us, when we pray for those who suffer some sickness, who are vulnerable, who also suffer some injustice in this world. We pray for those who are in wars. Especially we keep praying for Ukraine and Ukrainians and people in the Middle East who suffer, and for those who can help and make the right decisions. Dear Lord, we pray for your guidance. Give us your Spirit in our hearts that comforts us, that lead us and guide us. Un arī aicina mums šo lūkšanas brīdi noslēgt ar tēvreizi, pēc kā mēs nodziedāsim vēl vienu dziesmu. Bet tēvreiz es aicinu arī šādā brīdī teikt lēnām, ievelkot elpu pēc katras lūgumu, nesteidzīgi pārdomājot šos vārdus, ko mēs sakam Dievu priekšā. We will say Lord's Prayer slowly, allowing your word to speak to us. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs vārds, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna. Jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Amen. Un tā dziesma, kas man šķiet atbilstoši, ir ļoti vienkārša, un es ceru, mēs arī to zinām, ir 419. dziesma. Māci man ticēt, kungs, māci man lūgt. Četrsimti 19. dziesma. Kas mums atgādina, ka mēs visi esam Dieva bērni viņa priekšā, kas katreiz no jauna mācās lūgt. Māci man ticēt, kungs, māci man lūgt, bērnišķi ticēt un bērnišķi lūgt. Vai dienās saulainas, vai priekā dzīvei maz, sirds lai tev uzticas. Māci man lūgt, māci man ticēt, kungs, māci man lūgt.
svētību dvēselē gūt. Kungs, tu mans pestītājs, vienīgais žēlotājs un ceļā rādītājs, mācī man lūgt. Mācī man ticēt, kungs, mācī man lūgt. Dzīvot kā vēlies tu, mācī man lūgt. Dod gaismu tumsībā, veid ceļā pareizā, sniedz roku palīgā, mācī man lūgt. Mācī man ticēt, kungs, mācī man lūgt. Ticēt, kā bērni tic, bērnišķi lūgt. Kā bērns tev pieglaužos un droši paļaujos, tev vienam uzticos, mācī man lūgt. Un, protams, šajā laikā mēs turpinam aizlūgt arī par Brigitu Alku, kur aizsaukta mūžībā, par viņas vīru Vitautu un visiem ģimeni draugiem. Un viņas izvadīšana ir paredzēta 23. augustā, jau visitation būs 10:00 un bērnu dievkalpojums 11:00 un pēc tam arī pieņemšana lejā. Savukārt pie ziņām ir, mums šajā sestdienā būs dievkalpojums Saulainai 11:00, svētdienā mūsu arī ierastais dievkalpojums. Savukārt sakarā ar bērēm mēs atceļam kino vakaru, kas bija domāts 22. jo tad jau notiks kārtošanās bērēm. Bet mēs vēl paziņosim, uz kuru dienu tad mēs varētu pārcelt kino vakaru. Jā, un vēl īpašs lūkšana brīdis būs kapu svētkos 7. septembrī Jorkas kapos, kā tas ir arī ierasts. Tās ir mūsu jaunākās ziņas. Bet paldies jums, un mēs savukārt tie, kas baznīcā iesim lejā, kur ir nedaudz arī vēsāks, un pavadīsim vēl kādu laiku pie kafijas sadraudzībā. So thanks to everyone who was also watching, and we will also keep each other in our prayers. Paldies!